Kā trenēt augstdelmus? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu augstdelmu anatomijā un vingrinājumos, kurus vajag, lai tos trenētu. Tātad, tava augstdelma sastāv no diviem muskuļiem. Augstdelma divgalvainā muskuļa jeb biceps un augstdelma trīsgalvainā muskuļa jeb triceps. Zem šiem muskuļiem ir vēl citi muskuļi, bet par cik tie veic tās pašas funkcijas, par tiem es atsevišķi nerunāšu. Kā jau pēc nosaukumiem var pateikt, šiem muskuļiem ir vairākas galvas. Bicepsam ir īsā un garā, bet tricepsam ir garā, laterālā un mediālā. Bicepsa garā galva piedalās pleca abdukcijā, īsā galva piedalās pleca fleksijā, bet abas galvas kopā veic elkoņu fleksiju un apakšdelmu supināciju. Savukārt tricepsa garā galva piedalās pleca ekstenzijā un adukcijā, bet visas galvas kopā veic elkoņu ekstenziju. Īsumā sakot, lai trenētu biceps, tos savas rokas ir jāsaliec pret slodzi. Ar apakštvērēnu vairāk trenēs tieši biceps, bet ar neitrālu vai virstvērēnu vairāk trenēs augstdelmu muskuli, kas atrodas zem biceps. Bet, lai trenētu triceps, tos savas rokas ir jāiztaisa no pret slodzi. Šeit atvērēns nav svarīgs, bet ar virstvērēnu tev būs visērtāk. Taču šeit ir viena nianse. Šis nozīmē to, ka izpildot vingrinājumus, kuros tavas rokas tiek saliektas vai iztaisnotas pret slodzi, vilkšanā no augšējā bloka vai spiešanā guļus, piemēram, šie muskuļi arī tiek iesaistīti. Jā, tie nav galvenie aktieri un tie nesaņem maksimālu stimulu, bet ja tu esi pilnīgs iesācējs un tu jau veici šos vingrinājumus, tad tev nav obligāti jātrenē savu augstdelmu atsevišķi. Protams, tu to vari darīt, bet tas nav nepieciešams. Ir īpaši, ja tev ir ierobežots laiks. Tātad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild tavu augstdelmu muskuļi, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas tos trenē. Pirmais ir roku saliekšana. Lai to izpildītu, paņem svaru stieni apakštvērēnā un nostājies ar to sev priekšā. Tad saliecot rokas, pacel stieni līdz savām krūtīm, lēnām to nolaid atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums veic elkoņu fleksiju apakštvērēnā, tas trenē tos bicepus. Lai vairāk trenētu augstdelmu muskuli un apakšdelmus, tu vari satvert stieni virstvērēnā. Šim vingrinājumam ir neskaitāmas variācijas, tāpēc šeit ir dažas no tām, kuras var to nodemonstrēt. Roku saliekšana ar hantelēm, roku saliekšana ar hantelēm aiz muguras, roku saliekšana ar savu ķermeņa svaru, roku saliekšana ar savu ķermeņa svaru aiz muguras, roku saliekšana ar trosi un roku saliekšana ar skota soli. Roku saliekšana aiz muguras parasti tiek dēvēta par efektīvāku, jo tos biceps šķērso arī to plecu locītavu, un rokām atrodoties aiz muguras, tas tiek vairāk izstiepts. Bet es tev ieteiktu izmēģināt dažas no šīm variācijām un pašam izlemt, kuri tev ir piemērotāki. Un otrais vingrinājums ir roku iztaisnošana. Lai to izpildītu, novieto stieni augšējā blokā un aptver to virstvērēnā. Tad noliecies nedaudz uz priekšu un turot elkoņus gar sāniem, iztaisno rokas un lēnām tās saliec. Par cik šis vingrinājums veic elkoņu ekstenziju, tas trenē tos tricepus. Šim vingrinājumam arī ir neskaitāmas variācijas, tāpēc šeit ir dažas no tām, kuras var to nodemonstrēt. Roku iztaisnošana ar hanteli virs galvas, roku iztaisnošana ar stieni virs galvas, roku iztaisnošana ar trosi virs galvas, roku iztaisnošana ar hantelēm guļus, roku iztaisnošana ar stieni guļus un roku iztaisnošana ar savu ķermeņa svaru. Roku iztaisnošana virs galvas parasti tiek dēvēta par efektīvāku, jo tos triceps šķērso arī to plecu locītavu, un rokām atrodoties virs galvas, tas tiek vairāk izstiepts. Bet es tev ieteiktu izmēģināt dažas no šīm variācijām un pašam izlemt, kuri tev ir piemērotāki. Un tas arī ir viss. 2 vingrinājumi, ar kuriem tu trenē savus augstdelmus. Kā jau es minēju iepriekš, ja tu esi pilnīgs iesācējs un tu jau veici vingrinājumus, kas iesaista roku saliekšanu vai iztaisnošanu pret slodzi, tu vari tos atsevišķi vispār netrenēt. Bet, ja tu vēlies lielākas rokas un tu jūti, ka ar šiem vingrinājumiem nepietiek, tad tu vari jau sākt trenēt savus augstdelmus atsevišķi. Izpildot šos vingrinājumus, trenēs tuvu spēku izsīkumam ar svaru, ko izdarīt vismaz 10, bet ne vairāk par 30 atkārtojumiem. Un izpild 2 līdz 3 piegājienus 2 līdz 3 reizes nedēļā. Katru nedēļu palielinot atkārtojumu skaitu vai svaru. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tur veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk. Ceru, ka tev šis video noderēja. Tiekamies nākamajā video par apakšdelmu trenēšanu. Čau!